Mēs ķersim un gatavosim uz izdzīvošanas plosta okeāna vidū. Visi lielākie un labākie zivis puiši. Aiziet, runner! Labi, kapteinis izspļauj ēdienu. Bez laivas nekādu raižu. Brauksim aiz šī zirga, puiši, ar 3000 zirgspēku. Aiziet! Liels paldies, brāli! Un, protams, liels paldies arī Balī. Jūs esat labākie. Paldies, brāli! Tu esi traks cilvēks. Aiziet! Jā, labi, tagad mums jāiet ķert zivis. Aiziet! Mēs atstājam sārfošanas dēli ar harpūnas aprīkojumu. Mēs dodamies prom no šejienes. Aiziet! Tas būs viens no trakākajiem veidiem, kā sākt epizodu, puiši. Un mums šodien būs viens traks izaicinājums. Mēs taisīsim ķeršanu un gatavošanu uz izdzīvošanas plosta okeāna vidū. No šejienes, puiši, es tūlīt kāpšu laivā, došos uz okeāna vidu, cerams noķeršu kādu ēdienu, un tad pagatavošu to okeāna vidū. Es zinu, tas izklausās traki, bet man ir īpašs viesis, kurš man palīdzēs, puiši. Nāc šurp, draugs! Šis te puiši ir Pabls. Viņš ir šefpavārs, gardēdis un vienkārši cilvēks, kuram patīk gatavot ar svaigām sastāvdaļām. Un tieši to mēs darīsim šodien. Es došos plašumā, cerams sagādāšu jums svaigas jūras veltes. Un viņš to vēlāk man pagatavos. Kā tas izklausās? Es to ar nepacietību gaidu, un es dzirdēju, ka vieta, kur gatavošu, būs patiešām izaicinoša. Tā kā paskatīsimies. Jūs redzēsiet, kur viņš gatavos. Tas būs traki. Tas ir skaidrs, puiši. Es gribu redzēt, vai varu dabūt vislabākās un svaigākās sastāvdaļas. Jūs zināt manu gatavošanas stilu. To var saukt par vienkāršu. Tas ir diezgan vienkāršs. Parasti es vienkārši uzmetu to uz uguns un, kā saka, viss gatavs. Ko tu esi darījis savā, teiksim, gatavošanas pieredzē? Kāds ir tavs lielākais sasniegums, ko esi paveicis? Teiksim tā, esmu 14 vegānus atgriezis pie normālas ēšanas. Vai dzirdējāt pareizi? 14 vegānus atgriezis pie normālas ēšanas. Es to neteicu, viņš to teica. Labi, puiši, mēs gatavojamies, dodamies uz atklāto okeānu. Ir pienācis laiks iegūt dažas sastāvdaļas. Aiziet! Šodien gaidas ir augstas, puiši. Mums ir izvilkti lielie ieroči, un es jūtos mazliet nervos, jo jūs zināt, ka man nepatīk vilkt cilvēkus. Tāpēc šodien, cerams, mēs ar šo zemūdens pisi iegūsim īstus monstrus. Un teikšu tā, šī būs viena no trakākajām gatavošanām, kāda jebkad ir bijusi. Es domāju, ka to vēl neviens nav paveicis savā dzīvē. Tātad jūs to redzēsiet mazliet vēlāk. Mēs satiksimos ar kapteini. Kad mēs būsim ūdenī, mēs vairs neatgriezīsimies krastā. Mēs turpat noķersim ēdienu, mēs turpināsim. Labi, puiši, mēs dodamies atklātā okeānā. Jūs varat redzēt, ka mums aizmugurē ir kapteinis. Šodienas uzbrukuma plāns ir tāds, ka mēs ņemam līdzi lielos ieročus. Mums ir lielās zemūdens bises, un mēs dzenamies pēc milzīgām atklātā okeāna zivīm. Jūs, puiši, varat redzēt aizmugurē. Jūs varat redzēt, tas ir rumpunks. Šobrīd es vienkārši turu acis vaļā. Es cenšos saprast, kādas zivis ir apkārt. Šeit mēs dzenamies pēc tunci, vahu, mahi, visām lielākajām un labākajām zivīm, puiši. Šobrīd ir mazliet romantiski, puiši. Tas ir gandrīz kā Titanika brīdis, tikai man pietrūkst sievietes. Bet šodien šeit būs zivs. Varbūt mājupceļā ceļā, kad noķersim milzīgu zivi, uztaisīsim nelielu Titanika ainu, uzliksim viņu lājos priekšgalā un izbaudīsim jauku, romantisku braucienu. Un tad mēs ķersimies pie viņas. Kāpēc es esmu tāds dīvainis? Dažreiz, kad kapteinis makšķerē, apkārt ir mahi zivis, bet viņas tikai seko ēsmai un pat nekož. Te no es nāku talkā, graudziņ. Es izvelku lielo ieroci, zemūdens harpūnu pistoli. Un atkal es parūpēšos par kapteini. Kā redzat, šeit ir 1,2 metrus gara harpūna. Šobrīd mums ir apmēram 70 metru auklas. Šis te puiši var tikt galā ar diezgan lielām zivīm.
kad tie 70 metri augurs beidzas, mēs būtībā noslīkstam. Tā tas darbojas. Bet, lai kas arī te mums gadītos, mēs to ņemsim priekšā. Tas var mūs noslīcināt, tas var mūs nogalināt, bet tieši tāpēc mēs esam šeit, draudziņi. Saģērbsimies, iesim ūdenī un skatīsimies, vai varam noķert zilo ūdeņu briesmoni. Aiziet! Labi, ejam, brāli! Woo! Vai, puiši, mēs tikko atgriezāmies no pirmās niršanas, un kā redzat, mums te ir skaisti varavīksnes skrējēji, mums te ir pāris gabali, tie ir vieni no labākajiem sašimi okeānā. Gan vārīti, gan svaigi tie ir vienkārši izcili. Esmu pārliecināts, ka šefpavārs no tiem varēs pagatavot kaut ko lielisku. Bet dzīvnieki, kurus mēs patiesībā medījam, puiši, ēd šīs zivis. Tie ir tie lielie, kurus mēs vēlamies. Jūs varat redzēt, ka mums apkārt ir daži delfīni, kas peld kopā ar mums. Mums jāpiepeld mazliet tuvāk, lai redzētu, vai varam noķert briesmoni. Mums jau ir dažas labas zivis kastē, bet mums vēl nav tās lielās briesmoņu zivs, ko gribam dabūt šefpavāram vēlāk. Ir kaut kas īpašs tajā, ka vienkārši esi šeit uz ūdens, puiši. Šis spoguļgludais gaiss, saule. Es šobrīd esmu tik pateicīgs par šo dzīvi. Mums aizmugurē ir kapteinis, īsts leģenda. Un šobrīd mēs tiešām darām to, kas mums patīk. Lecam ūdenī un makšķerējam. Es tiešām gribu noķert kādu zivi, puiši, jo šī gatavošana ir kaut kas tāds, ko es jau sen gaidu. Mums ir kāds īpašs viesis, kā jūs zināt, un es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums parādīt dažas trakas receptes. Jūs zināt, ka mans gatavošanas stils ir tāds, sauksim to par vienkāršu. Es domāju, ka to var saukt par vienkāršu. Jā, tas ir labs veids, kā to aprakstīt. Parasti es vienkārši noķeru zivi un uzlieku to uz uguns. Dažreiz tas ir tāpēc, tas patiešām garšo lieliski. Tiešām tikai zivs uz uguns. Bet dažreiz, draugi, ir labi būt mazliet izsmalcinātām. Un tieši to mēs darīsim šodien. Mēs būsim rīktīgi izsmalcināti. Bum, 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 bum! Mēs būsim kārtīgi izsmalcināti. Vēlāk būs traka gatavošana, varbūt neliela ballīte okeāna vidū. Uguns, laba atmosfēra. Ko vēl tu vispār gribi no dzīves, cilvēki? Tas būs traki. Bet vispirms mums vajag dabūt ēdienu. Labi, ejam. Labi, jūs tagad varat redzēt visu apkārt mums. Mums ir visas šīs ierīces, kas ķer zivis. Tur ārā mums ir vēl viena, pie kuras varam nirt. Un te ir vēl viena tepat. Te mēs arī pārsvarā turēsimies un pārvietosimies apkārt.
Cerams, ka šeit peld kādi okeāna milži, un mēs varēsim tikt pie kaut kā laba. Tas jebkurā gadījumā ir rīcības plāns. Labi, gatavojamies. Iesim iekšā. Aiziet! Woo! Man ir superspējas, mazulī! Palīdziet! Viņš paņēma visu makšķeres auglu. Palīdziet! Ņem, brāli! Viņš paņēma visu makšķeres auglu. Viņi varēja mani noslīcināt. Ņem to? Pagaidī! Paskaties uz to tur, mazulī! Tas ir milzīgs vahu! Jūs redzējāt, cik bīstami tas kļūt cilvēki. Šīs vahu notina 70 metrus auglis, un man vairs nekas nebija palicis. Tas vilka mani zem ūdens, un tāpēc es saucu kapteini, jo šīs lietas. Tie ir otrās ātrākās zivis dzīvnieku pasaulē, otrās ātrākās zivis okeānā, uzreiz aiz varanās burzivs. Un šis te, tas ir vakariņas mazais! Uhuu! Es tagad esmu tik sajūsmināts! Paskaties uz šo lietu! Tas ir zvērs, cilvēki! Zēn, labi, es tiešām esmu sajūsmināts! Paskaties uz to tur! Mazais! Tas ir skaists vahu! Es esmu tik sajūsmināts! Puiši, vai redzējāt kapteini? Viņš ir īsta leģenda! Viņš vienmēr mani aizved pie labākajām zivīm šeit, un es tagad esmu pilnīgi sajūsmināts, bet es gribu jums parādīt kaut ko tiešām foršu. Paskatieties šeit, puiši! Es pamanīju kaut ko zivī. Ja jūs pienāksiet mazliet tuvāk, jūs to redzēsiet. Es mēģināšu to izņemt no astes, bet paskatieties uz šo! Paskatieties tieši tur! Tas izskatās pēc maza sāķīša. Jā, kā jums šķiet, no kā tas ir? Pamēģini no otra makšķernieka. Citi makšķernieki? Draugs, citi makšķernieki bija mazliet vājāk bruņoti. Paskaties uz to lietu, tā ir aizķērusies pie vahu. Tu joko, tu redzēji cilvēku tā aizskrēja kā traks vilciens, tā vienkārši nojūdzās. Un šobrīd ir tikai viena lieta, ko mēs varam pateikt, draudziņ, un tā ir uhu! Aiziet, cilvēku, šokar, mēs labi paēdīsim, tas ir skaidrs, labi. Es tagad esmu tik uzvilcies, puiši, man vajag nomierināties. Labi, es gribu, lai jūs paskatāties, cik traka šī vieta patiesībā ir. Jūs varat redzēt aiz manis. Šī vieta burtiski ir veidota no bambusa. Mēs šobrīd esam okeāna vidū. Apkārt nav nekā, un tas, ko mēs darām, mēs iekuram ugunskura, gatavosim visu ēdienu. Jābūt uzmanīgiem, kur spēram kāju.
Jūs, puiši, redzējāt to? Es tūlīt iegrimšu cauri šim grīdas dēlim. Šodien mums bija viena no trakākajām dienām. Jūs redzējāt, mēs jau agri no rīta devāmies atklātā okeānā, un mums te ir īstas leģendas. Es gribu pateikt milzīgu paldies kapteinim. Viņš bija tas cilvēks, kurš šodien mūs aizveda pie tā milzīgā vahu. Un, brāli, mums ir labi zivis priekš tevis, tāpēc jūs jau uzminējāt. Mēs šobrīd esam uz šīs izdzīvošanas plosta. Mums te ir šī ugunskura vieta, un mēs taisamies to iekurt, vecīt. Kas gan var noiet greizi? Mēs esam uz sasodīts bambus gabalu okeāna vidū un kurinam uguni. Zini, šī ir tā lieta, kuras dēļ mēs dzīvojam. Mazā ir laiks iekurt šo lietu un paskatīties, no kā tu esi taisīts, hei, brāli. Aiziet! Aiziet, šefpavārs ķeras pie darba, aiziet! Šeit mums ir šī varavīksnes skrējēja zivs. Kā redzat, šodien trāpīja tai tieši ķermenī. Un šī zivs patiesībā ir viena no labākajām sašimi zivīm okeānā. Tāpēc mums šeit ir šefpavārs. Viņš darīs savu darbu, parādīs mums, kā viņš to iztīra. Profesionālā stilā, uz šīs plosta okeāna vidū. Sāksim! Sāksim. Mēs izņemsim zivi iekšas, viegli ieliekot nazi vēderā, lai nepārdurtu iekšas. Un tagad, kā jūs redzat, visas iekšas ir izņemtas, mēs tās izmetīsim. Tā kā esam okeāna vidū, mēs tās varam vienkārši atdot zivīm. Tagad mēs apgriezīsim zivi otrādi un pārgriezīsim to gar vēdera pusi. Kamēr viņš tīra to zivi, es varētu nedaudz palaidīties. Mēs taču esam okeāna vidū. Kāpēc gan neizdert pāris putojošos dzērienus? Tas ir tik sarežģīti, jo plosts tik ļoti kustās, un es tikai pārliecinos, lai neiegrieztu sev rokā, jo tas ir pats svarīgākais. Jūs varat redzēt, ka viņš šobrīd vienkārši izgriež pamata filēju zivī. Labi, viņi saka, ka tas ir labs filējas darbs, ja vari sevi redzēt caur zivi. Es apēdīšu šo. Hei! Ko tas asiņainais kapteinis te dara, draugs? Tu ej uz tualeti, zivs? Hei, viņš iet uz tualeti uz plosta. Zini, mēs taču ēdam uz šīs lietas, draugs. Mums te ir skaista augšējā līnija šim varavīksnes skrējējam. Es to sagriezīšu plānās šķēlītēs un pārliecināšos, ka katrs gabaliņš ir caurspīdīgs. Vai tev kādreiz pavārs ir gatavojis? Nekad. Nekad. Tātad šodien tev visticamāk būs labākā maltīte tavā dzīvē. Jā. Būs labi, puiši, būs labi. Tas ir tas, kāpēc mēs dzīvojam. Un paskaties uz šo, ko raksta uz tavs tēkrakla, brāli. Tur rakstīts gatavošana. Gatavošana. Tā ir gatavošana. Kas uz šī rakstīts? Notiek gatavošana? Tā ir gatavošana. Pats šefpavārs to sasodīt valkā. Tie drīz, ļoti drīz būs pieejami offshore tails. Mēs tūlīt liksim to uz šķīvja. Mēs darīsim visu iespējamo, lai tas izskatītos pieklājīgi. Jo viss, kas saistīts ar ēdienu, nav tikai garša, bet arī pasniegšana. Ak, viņš ir sasodīts smalks ar to. Paskaties uz šīm sasodītajām knaiblēm, vai kā viņas tur sauc, ko viņš izmanto. Tās ir kā no zelta, brāli. Izskatās, viņš tās dabūjis no karalienes pils. Viņš ir sagatavojis to zivi, ko tu redzēji. Uz šķīvja tas izskatās vienkārši lieliski, tāpēc viņam te ir daži sastāvdaļas. Ko tu darīsi? Es taisīšu okeāna ponzu mērci. Tātad vispirms mēs sagriezīsim citronus mazos gabaliņos, ne tikai dekorācijai, bet arī garšai. Un tad mums vajadzēs lociņus vai zaļos sīpolus, kā nu kurš tos sauc. Tagad mēs pievienosim nedaudz sojas mērces. Likums. Likums? Tas neizklausās pareizi, vai ne? Bet tas garšo labi. 2 ēdamkarotes sojas mērces un neliels šļaksts Spānijas olīveļas. Izspiediet nedaudz citronu, pārkaisiet nedaudz lociņu garšai. Mums ir mājās gatavota karamelizēta ķiploku mērce, un vienmēr pagaršojiet to pirms pasniegšanas. Nu, kā garšo? Es iešu lēkt ūdenī, es tikai gribu pateikt, tik garšīgi. Tas notiek kā vārda zeķē. Jūs to dzirdējāt pirmie. Labi, mērce ir gatava, es domāju. Mēs ņemam zivi, pārkaisam šo lietu virsū un liekam šo lietu manā vēderā, brāli. Mēs to dekorēsim. 2 citrona gabaliņi. Viņš ir izsmalcināts ar to. Mērce, uzlej mērci. Čīz, brāli! Vai tev patīk vīrieši? Es esmu katolis kā pats pāvests. Protams, man patīk majonēze. Protams. Nelieto muti. Es negribu, lai tu to norīji. Man nav trešās rokas. Tu tikko izmantoji zelta knaibels, lai pasniegtu zivis, un tagad tu izmanto muti, lai pasniegtu majonēzi. Man nav trešās rokas. Kā tas vispār darbojās, brāli? Kā tas darbojās? Viņš izmanto zelta knaibles vienam ēdienam, un nākamajā izmanto savu sasodīto muti. Nu beidz, draugs! Un šo es saucu par mežonīgu okeānu. Sašimi. Ak, es iekalojos. Īdžiem! Es tevi pabarosu, jo tu nepieskarsi šim skaistajam mākslas darbam ar savām rokām. Puiši, jūs mani par to ienīdīsiet, bet viņš mani baros kā zīdaini ar šīm zelta knaiblēm. Pēc tam jūs redzēsiet, es ņemšu zelta laivu, došos zemūdens medībās ar tādu kā dimanta zemūdens bisi. Jūs redzēsiet. Kapteinim vispirms? Jā, kapteinim vispirms. Viņš nogrieza. Hei, viņš mums palīdzēja tik pie šīs zivs un... Apstājies! Pat kapteinis ir tāds...
Kas pie vēlna mani baro? Tas ir labi? Vīriešu lietas. Tas ir labi? Vai tiešām? Nē, viņš tūlīt to izspļaus. Vai tu esi kādreiz mēģinājis svaigu sašimi? Nekad pirmā reize? Nekad. Labi. Es tev šovakar pagatavošu ēst, viss būs kārtībā. Pagasti vienīgās, kurām ļauju mani pabagot, ir skaistas sievietes, bet šoreiz izdarīsim izņēmumu šai vienai epizodei. Labi, nāc, draugs, baro mani! Woo! Woo! Tas ir lieliski, cilvēki. Es tam došu 9 no 10. Tas ir izcili. Es ar prieku pasniegtu to karalienei, ja viņa vēl būtu dzīva. Tam ir patīkama citrona skābenība, sāļums, krēmīgums no majonēzes. Tas ir patiešām lieliski. Labi padarīts, brāli. Paldies! Hei, kapteinis izspļauj ēdienu. Tieši tagad, kapteini. Nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp. Tev vajadzētu būt pavāram, bet viņi to izspļauj. Kā redzat, tas ir Jālis. Savā dzīvē es nekad neesmu mēģinājis sašimi. Nekad. Šī ir pirmā reize, kad tāda sašimi. Man ļoti patīk sašimi. Tā kā tas bija diezgan labs, bet kapteinis burtiski vēmja ārā aizmugurē, brāl. Tas ir tik garšīgi. Labi, jūs varat redzēt, ka mums burtiski nācās sagriezt šos vahu gabalus un ielikt asiņainajā ledus kastē. Tie pat neietilpa. Tāpēc domāju, ka mēs tos liksim uz pannas. Paskatieties uz šīm krāsām. Tas visu dienu ir bijis uz ledus, tāpēc sāksim gatavot. Dabūsim to gatavu, notīrīsim un izfilēsim. Es gribu, lai jūs paskatāties, cik svaigs tas ir. Šīs zivs pirms dažām stundām vēl peldēja. Šeit mums ir skelets. Apēt to, brāli, dod vaļā, viss kārtībā, puiši. Mums bļoda ir tepat. Es domāju, ka zivs jau ir sagriezta mazos gabaliņos. Ko mēs tagad darīsim? Pirmais, mēs liksim miltus, un tad liksim kaut ko līdzīgu KFC ceptai vistai. Jo tas, ko es cenšos panākt, nav pārāk daudz garšvielu. Bet no ārpuses tev ir kraukšķīga ceptas vistas garoziņa, bet iekšpusē ļoti maiga un mīksta, kā vahu zivī. Tagad ir svarīgi, jo daudzi cilvēki dara tā, ka pievienotam ūdeni. Bet pacelsim šo nākamajā līmenī, pievienojot alu. Alu, ko mēs izmantosim. Jo padoms, kad runa ir par gatavošanu ar alkoholu. Daudzi cilvēki, kad viņi gatavo ar alkoholu, mēdz izvēlēties lētāko alkoholu no lielveikala. Labi, bet es dodu priekšroku, zini ko? Vienmēr izvēlies tādu alkoholu, kuru pats dzertu. Jo ja tu to nedzersi, kāpēc lai tu to ēstu? Es domāju, ka viņš šobrīd ir mazliet nobijies. Brāli, tev šis patiks, labi? Patiesībā tas ir diezgan iespaidīgi, bet būtu vēl labāk, ja viņš to lietu man rīklē. Nē, es tev to neļaušu. Neļaušu tev to man rīklē ieliet. Tu jau mani pabaroji ar zelta mēli. Tagad mēs to visu sajauksim, un tad tev vajadzētu panākt šādu konsistenci. Ne pārāk šķidru, ne pārāk biezu. Labi, jūs tagad varat redzēt, ka viņš būtībā tikai noloba šī ananāsa ārējo mizu. Šis tiešām ir traki, puiši. Paskatieties uz to. Šefpavārs ir tur aizmugurē. Mēs peldamies okeāna vidū. Dažas alus pudeles. Meistara šefpavārs. Ko vēl vairāk var vēlēties dzīvē? Cilvēki, šodien nošāvām vahu. Ha! Labi, šis ir patiesības brīdis. Kas gan var noiet greizi, kad es uz peldošas bambus plosta okeāna vidū? Mēs aizdedzināsim šo uguni šajā ugunskura bedrē. Kapteini, man vajag, lai tu paturi manu alu. Izlasi krēklu, tiek gatavots ēdiens. Mēs sākam šo lietu. Aiziet! Mums uz šī bambusa plosta okeāna vidū deg uguns! Jā! Tas ir traki, cilvēki. Labi, ir laiks sāk gatavot, kapteini. Cerams, ka mēs varēsim viņam pagatavot kaut ko tādu, ko viņš neizspļaus. Katru reizi, kad esmu ar asiņaino kapteini, viņš vienmēr izmanto benzīnu. Neslēp to aiz muguras, brāli, neslēp. Viņam benzīns ir tieši šeit. Tā viņš aizdedzina šo uguni. Nu, lejam benzīnu, pastāsti, kā tu to izdarīji. Šis ir benzīns no laivas motora. Laive. Tāpēc viņš šodien kustējās tik lēni. Hei, jūs zināt, mēs taisam putojošo zīvi strūklaku, kur mēs ieliekam alu zivī mutē, bet šoreiz man šķiet šī alus pudele neielīdīs zivī mutē. Bet es tev parādīšu austrāliešu veidu, brāli. Varbūt vajadzētu nolikt tavas sastāvdaļas mazliet malā, bet es tev to tūlīt došu. Vai esi gatavs? Tu gribi, lai es to izdaru? Jā, protams. Gatavs? 3, 2, 1. Dzeto, brāli. Labi. Izdzer līdz galam. Tas notiek uz klints. Ejam! Katru dienu šeit ir svētki. Ejam! Ak, Dievu! Es to negaidīju. Labi, man jāiet sakopties. Ejam!
Es ātri izkāpu no ūdens. Mēs te visu pēcpusdienu esam metuši zivju iekšas. Jūs zināt, ka šī ir mūsu dzīve šeit. Laba atmosfēra, mums ir kapteins, mums ir šefpavārs. Jā, ej nomet to. Komentāros tagad viss svārās. Jūs zināt, cik ļoti es jūs mīlu. Mēģināsim zivis apiļāt miltos. Ņem ciet, puika. Skaisti, paskaties uz to. Un tad mēs to ieliksim mitrajā mīklā un nokartīsim lieko. Jā, jūs puiši neticētu, ja izlasītu. Viņam jau ir zelta kociņa ārā. Viņam ir zelta kociņi, draugs. Zelta kociņš, cilvēki. Steit, ko tu darīsi? Paskaties uz to. Vai mums ir ananas? Mums cepas zivs. Hei, šī ir labākā komanda, cilvēki. Kapteinis veidina uguni, un mēs šeit gatavojam skaistā ainavā. Šī ir dzīve, cilvēki. Šī ir dzīve. Es gribu divreiz apcept zivi. Iemesls tam ir tāds, ka es gribu, lai eļļas temperatūra atkal paaugstinās. Es gribu, lai zivs apmēram minūti vai 2 atpūšās, lai to nepārgatavotu un lai tai būtu dubulta garoziņa. Jūs zināt, ka šeit, uz jūras platformām, mēs visi vienkārši darām to, kas mums dzīvē patīk. Un tas ir neticami, puiši, ka varu satikt tik talantīgu cilvēku kā Pablu tieši šeit. Jūs redzējāt, ka mēs varējām parādīt savus niršanas un izpētes talantus. Un tad viņš varēja demonstrēt savas gatavošanas prasmes. Visiem, kas tur ir, puiši, šis ir vienkārši vēstījums jums visiem. Sekojiet savai kaislībai, dzenieties tai pakaļ, un jūs nenožēlosiet, vai ne? Dzenieties pēc tā, ejiet un sasniedziet to, aiziet, labi. Viņš tagad to apcep 2 reizes. Viņš liek šos zivju gabaliņus atpakaļ eļļā. Ir pienācis laiks ņemt zivi ārā, vienkārši paklausieties. Jūs varat redzēt, ka šeit ir šie burvju zelta kociņi. Ko mēs darīsim? Mēs patiesībā nosūtīsim tos kādam no jums. Jūs redzējāt, kā šis čalis mani ar tiem pabaroja. Tāpēc jums jākomentē šis video. Labākais komentārs, smieklīgākais komentārs, tas, kuram būs visvairāk patīk. Lai arī kurš būs labākais komentārs, es tev nosūtīšu šos zelta zariņus vai irbulīšus, kā nu viņus sauc. Mums te ir visi skaistie produkti. Mums ir zivs, mums ir laims, mums ir ananas. Tu mums to visu saliksi kopā? Protams, paskaties uz to garoziņu, paskaties uz to skaisti. Labi, ko mēs darīsim? Mēs paņemsim vienu vahu, dažus ananasa gabaliņus, tad uzspiedīsim virsū nedaudz laima. Šis ir kečups mani, jo mēs esam Balī, Indonēzijā. Saldā karamelizētā sojas mērce. Un tagad pievienojam mājās gatavotu ķiploku mērci. Šī ir bijusi viena no trakākajām dienām, puiši. Mums ir šis skaistais zivju tako, ko pagatavojas šefpavāri. Es domāju, ka ir tikai pareizi, ja mēs ēdam kopā. Jā, uz veselību. Nolēsiet to, uz veselību, puiši. Labi, pamēģināsim. Cerams, ka kapteinis šo neizspļaus. Labi, jūs to dzirdējāt pirmo reizi šeit. Kapteinis, viņš to neizspļāva. Tas izkūst uz šiem takosiem. Buljons, tas ir viens no labākajiem, ko jebkad esmu baudījis. Paskaties uz mēnesi. Mums ir pilnmēnesis. Mēs esam okeāna vidū. Tieši šādi mirkļi, puiši, kad saule ir ietais horizonta. Visa komanda ir šeit. Katrs uz šīs plosta būtībā dara to, ko mīl šajā pasaulē. Fonā mums ir vulkāns. Un ja ir viena lieta, ko es varu jums ieteikt, tad tā ir dzenieties pēc saviem sapņiem. Nekad nepadodieties. Ejiet tiem pakaļ. Es jūs visus mīlu. Man šķiet, ka es un kapteinis pēc šo tako apēšanas gribam precēt Pablo brāli. Ļoti garšīgi. Šie ir vienkārši izcili cilvēki. Tas viss bija tik lieliski, draugi. Es jūs tik ļoti mīlu. Paturēt Paulu? Ej un iepatīciet viņam, brāli.